Mēs pašlaik atrodamies Rēzeknē, kur es gribu parādīt vēl vienu mūsu granulu degļa uzstādīšanu malkas katlā Viedrus U22. Un kad atnāca saimnieka sieva, viņa teica, ka mēs viņus atbrīvojam no Ellas darba. Es jums vēlāk parādīšu, kas tas ir. Tā bija malka, tātad 5 automašīnas malkas maksāja 280 eiro par mašīnu, aptuveni 20 steri, un tādējādi 1400 eiro kopumā izmaksā apkuras sezona par malku, bet saimniekam sāp mugura un nav neviena, kas sakārtotu šīs malkas, tāda lūk situācija. Un par granulu patēriņu 150 kvadrātmetru mājai vidēji mēnesī sanāk 750 kg. Tātad nepieciešams 5 tonnas apkuras sezonā. Pašlaik noliktavā mums ir 216 eiro par tonu. Tātad apkuras sezonā izmaksā aptuveni 1080 eiro par granulām. Tas nozīmē, ka ietaupījums ir 320 eiro par sezonu. Te ir arī 5 sekciju katls, un attiecīgi mēs esam uzstādījuši plauktiņus. Jā, tātad ir 4 plauktiņi, kas ietaupa līdz 25% granulu. Tālāk, šeit mums ir arī Connect, kas atrodas aiz šīs sienas. Tur ir 3 sienas telpā, kur atrodas rūteris. Un mums ir šāds stacionārais sensors un ir arī portatīvais sensors. Tas izskatās šādi, melns un stāv uz klavierēm. Un kas notiek? Kad mēs ieslēdzām, te bija temperatūra 18,4 grādi. Aptuveni stundas laikā tagad ir 20,7. Mēs esam uzstādījuši 22 grādus un šeit radās tāds jautājums, ko darīt vasarā. Kā man uzsildīt boileri? Šeit iet caurule un blakus telpā kaut kur aiz sienas atrodas boileris. Es to neesmu redzējis, tātad ko darīt? Mēs varam aizvērt vārstu uz māju, šo, un tā mēs pārējam uz šādu, teiksim, grafiku. Un šeit, kad mums nav vajadzīgs, mēs uzstādām, piemēram, +5 grādus. Šeit tagad es jums parādīšu grafiku, šeit ir grafiks, tātad, teiksim, pirmdiena. Tātad asums kaut kur pazuda. Šeit mums ir +5, kad mums nav vajadzīgs, šeit mums ir pulkstenis. Mums sanāk, pieņemsim, no 6 līdz 7 mēs uzstādām +35. Kāpēc +35? Jo vasarā var būt +30 grādu, un mums ir svarīgi, lai uz pusotru stundu ieslēgtu degli un uzsildītu šo boileri. Ja ārā ir +30, tad mājās tur ir +33, bet mums jāuzstāda vairāk nekā mājās, tāpēc ieteicams maksimāli +35, lai tas vienmēr darbotos. Un, piemēram, mums no pulksten 17:30 līdz pulksten 19 arī notiek apkure, un sarkanā josla ir par to, ka tagad ir šis laiks, pieņemsim, tagad mums ir pulksten 18:30. Tagad ir pulksten 18:48, un šeit sarkanā svītriņa ir pašreizējais laiks, tātad pēc tam ziemā atkal atveram šo vārstu, un kurinām kā parasti. Mūsu boileris tad kļūst par radiatoru, tas viss ļauj šī lietotne Ferroli Connect. Tālāk saimniekam piedāvāja vēl granulu katlu par 3000 eiro. Plus materiāli, plus darbs, plus transports, plus izkraušana, iekraušana. Plus dūmvada pārbūve šim katlam. No 5 līdz 6000 eiro, un viņš nolēma ņemt šo uzstādīšanu pie mums, jo mums viss šis darbs kopā ar ceļu no Rīgas līdz Rēzeknei izmaksāja 2300 eiro. Un par granulu katlu viņš teica, ko darīt. Es esmu ļoti atkarīgs no elektrības. Tad vienojās, ka labākais veids ir deglis, jo šajā gadījumā viņam saglabājas pašplūsmas sistēma. Tātad mēs komplektā dodam šādu kvadrātveida plāksni. Atskrūvējam šīs 4 skrūves, uzstādām šo plāksni, aizveram to caurumu, kas mums ir izurbts šajās durvīs. Un tālāk cirkulācijas sūknis, ko es pieslēdzu. Šis ir sūkņa kontaktdakša. Šī ir kontaktligzda no mūsu degļa, mēs to pieslēdzam pie vienkāršas sadzīves kontaktligzdas, kā šeit un viss, un kurinām ar malku, kā parasti bez elektrības, tas ir ar granulu katlu tas neizdosies. Tālāk ko? Saimnieks teica, ka viņi pat krāsojuši sienas šī degļa dēļ. Tāpēc lūdzu, abrīnojiet šo skaistumu. Un vēl gribēju pateikt, ka kad mēs pieslēdzam cirkulācijas sūkni pie degļa, tā kā šeit mums ir čuguna apkuras sistēma ar lielām caurulēm, tad sanāk, ka pie 50 grādiem mums ieslēdzas cirkulācijas sūknis,
un ja temperatūra šeit sasniedz 35 grādus, tas ir par 15 grādiem zemāk, tad tas izslēdz cirkulācijas sūkni, atkal uzkas siltumu līdz 50 grādiem un atkal ieslēdzas. Tādā veidā notiek vienmērīga visas sistēmas sasilšana, un tas ir ļoti efektīvi. Un vēl viens moments, es to dzirdēju pirmo reizi, ka videoklipā šīs neks izskatās daudz masīvāks un augstāks nekā patiesībā. Tas nozīmē, ka faktiski tas ir aptuveni 1,70 m augsts, un iet tālāk bunkurā. Un sākotnēji saimnieks gribēja novietot bunkuru tieši šajā vietā, bet tā kā šeit ir vannas istaba no labās puses, tad izrādās, ka tas daļai bloķētu durvis un tālāk būtu neērti tīrīt šo degli. Tāpēc es piedāvāju šādu variantu, lai to novietotu blakus katlam. Un šeit mums ir aptuveni 65 cm atstarpe. Pilnīgi pietiek, lai iet uz vannas istabu. Un jāatceras, ka šajā gadījumā katru dienu jāpievieno jaunas granulas bunkurā. Lai gan tas pietiek aptuveni 2 dienām. Un jātīra degli. Šeit ir šāds režģis un skrūve. Skrūve nav jāatskrūvē, jūs vienkārši paceliet to no šī cauruma un izvelciet to no šī cauruma. Un pēc tam jums ir jāieliek šī skrūve arī šajā caurumā. Un tas, ko es teicu, ka atbrīvojot no Ellas darba, tas tagad ir ļoti rets gadījums, ko es redzēju. Šeit šīs malkas, šeit sanāk 5 mašīnas. Un kā saka saimnieks, Ellas darbs no februāra mēneša. Nav ne spēka, ne vēlmes tās sakārtot, jo solīja, ka tās būs sausas, tās kā parasti ir mitras un tā kā mugura sāp, tad tas ir atstāts līdz labākiem kādiem laikiem, tāpēc pārgāju uz granulām. Viss, vērsieties pie mums, vienmēr labprāt jums palīdzēsim.